Tā, puiši meitenes, nu tikko ierakstīju YouTubiņu, ne, bet iegāju uzreiz kaut kāds epicentris, koncerts, prieka vēsts un atslēgas vārdi. Sarūpējiet sev biļeti. Nu redziet zēnu meitenes, kā tas viss notiek. Mums visur Jēzus, Bībele, visur mums māca pa brīvu, esiet saņēmuši pa brīvu, dodiet, ja? Dievs mums visu ir sarūpējis pa brīvu. Visas šīs Dieva lietas mums jādod pa brīvu. Mācītājiem ir jāstrādā. Bībele visur parāda, kad mācītājs Bībeles laikā strādāja, apustuļi strādāja, pelnīja naudu, un tad brīvajā, laikā, vai kā lai pasaka, tā ātri, ja? Neviens no šiem cilvēkiem nesēdēja uz saziedotās naudas, ja, un var sakot, tad redziet, kur, kā mēs redzam, kad, visos manos video, kur es esmu tik daudz ko stāstījis par prieka vēsti, kāda nebībeliska organizācija, kantoris, un kas tur notiek, un tas, un viss, ja, un šodien atkal atklājās, redziet, ja, jo mēs tā, jūs saprotat, pagaidīsim, ja Dievs dos nodzīvot tur gadu, 2, 3, jūs redzēsiet, kādus brīnumus vēl šī prieka vēsts taisīs. Jā, puiši meitenes, jūs redzēsiet, kādus brīnumus šī prieka vēsts taisīs. Jo jau ir sataisījusi, jau taisa un tik daudz, kas vēl ir priekšā, ko mēs redzēsim, ja? Jo cilvēki, kas, kā lai pasaka, jo, kā Bībele arī reku saka, antikrists būs tas sin pa gibeļī, ja? Ja Dievs tā ir nolēmis, tad tāds viņš būs, un viņš būs šis sin pa gibeļi. Tur neko nevar izdarīt, un arī par Jūdasu laikam, ja? Tā tas viss bija, un tā tas viss notika, un nekas netika izmainīts. Un tā arī par šo prieka vēsti. Visticamāk, ka tas ir kantoris, kas aiziet pazušanā pats ar visu vadību un visiem, kas tajā ēkā iekšā seko, tikai pietrūkst tas variants, kā saka, zeme atveries un ēka iegrimsti, ja? Tā kā puišu meitenes, lūdzu, koncerts, biļetes, maksājiet naudu, ja? Maksājiet kristīgais koncerts, kristīgās dziesmas, un te jums, saprotiet, kas saprot, tie sapratīs, kas paši staigā tumsā, tie laikam nesapratīs. Tā kā redziet, prieka vēsts, tirgo Dieva lietas pa naudu, ja? Tirgo Dieva lietas pa naudu. Puišu meitenes, redziet, arī man ir kanāls, ja? Un runāju par Kristu un sludinu un daru, un nekāda monetizācija man nav un neko neesmu slēdzis iekšā, ja? Un saprotu, ka tā ir kalpošana, un kalpošana tā ir upurēšanās, ziedošanās, tā ir, jā, tu par to naudu nedrīksti saņemt, jā. Tu par to naudu nedrīksti saņemt, jo Jēzus teica, pa brīvu jūs to ieguvāt, un pa brīvu dodiet cilvēkiem visiem tālāk. Tā kā redziet, kāda atkal naudas kāre, mantas kāre, tas viss lien ārā. Ne tik vien Allans Parijans, bet arī prieka vēstī šis viss, kā jau es teicu, šis nebībeliskais notiek, un vai tā ir prieka vēsts vai bēdu vēsts, nav svarīgi nosaukumam. Kantoris ir kantoris, un par kantori var spriest, kas viņš ir, ja skatās Bībeles gaismā, ko šis kantoris dara.